Hei, sveiciens visiem, te Regīna. Un šis ir pirmais video ieraksts, kuru radu, patiesībā es radīju mazliet agrāk vienu dienas gaismā, un es ceru, ka nākošo video ierakstu radīšu arī dienas gaismā, jo tad izskatās tā daudz labāk. Bet tas, ko radīju agrāk, šodien izrādījās par garu, lai to ieliktu YouTube kontā par 5 minūtes par garu viņš bija. Nu, lūk, tad, pagaidīju līdz vakaram, un tagad radu jaunu ziņu. Tiem, kas ir klausījušies regulāri sarunas ar eņģeļiem raidījumu, tie zin, ka šis raidījums uz kādu laiku jau ir apklusis. Un es nevaru dotajā brīdī pateikt, kad tieši tas atgriezīsies, bet tā kā ir piepildījies mans Ziemassvētku vēlējums vai manas Ziemassvētku karstākā vēlme, un es esmu saņēmusi dāvanā to, ko vēlējos, un tas ļauj man ierakstīt šos video. Un es izlēmu, ka sākšu rakstīt šīs videoziņas, ierakstīt šīs videoziņas reizi nedēļā, un tas notiks nedēļas nogalēs. Es nevaru pateikt, tagad vai tā būs sestdiena vai svētdiena, kā nu kuru reizi, bet nedēļas nogalē noteikti būs. Un es esmu radījusi YouTube speciālu kontu priekš šīm ziņām, un kas tad šajās ziņās būs? Šīs būs, gandrīz tā kā raidījums sarunas ar eņģeļiem, bet es mazliet runāšu ar eņģeļiem, par visu, ko vienalga, kas nāks prātā dotajā brīdī. Vienkārši tādas pozitīvas domas un pozitīvas ziņas un pozitīvu enerģiju vēlos radīt ar šo video, ar šiem video, un nosūtīt to tiem. Un cerība ir tāda, ka tiešām, ka šīs ziņas, gluži tāpat kā tas bija ar raidījumu sarunas ar eņģeļiem, ka tas cilvēkiem palīdz kādā dzīves brīdī, un varbūt pat ne visa ziņa, bet kaut kas no šīs ziņas palīdz cilvēkiem. Un es esmu jau saņēmusi diezgan daudz atsauksmes par to, ka tas ir palīdzējis, un paldies visiem, kas ir atrakstījuši. Un kā es vienmēr saku un vienmēr esmu teikusi, un droši vien vienmēr arī teikšu un atgādināšu, ka es ticu, ka šo ziņu, tie cilvēki, kas klausās šo ziņu, pilnīgi noteikti viņiem ir kaut kas no šī teiktā, ko mācīties, kad šajā teiktajā, par ko iet runa, ir kaut kas, kas ir nepieciešams ikvienam, kas klausās šo ziņu un klausās šo video. Un jā, es esmu ļoti atvērta ieteikumiem, ko un kā jūs vēlētos dzirdēt, varbūt, vai par ko konkrēti runāt. Es vienmēr esmu atvērta idejām. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, aizmirsu jau, ko es gribēju teikt, bet ir jau arī labi. Droši vien neizskatās, ka es esmu Havaju salās saģērbusies ļoti silti. Labi, ka jūs neesat dzīvē šeit un neklausāties šo ierakstu dzīvē. Es esmu izēdusi šķīvi tukšo ar milzumu lielu sīpolu ar sāli. Nezinu kādu iemeslu dēļ, bet neesmu jutusies pavisam labi šodien un vakar. Mana balss ir atnākusi vaļā. Balss bija pavisam aizsmakusi no rīta un arī vakar visu dienu. Bet jau ir labāk, tā kā labi, ka jūs neskatāties šo, labi, ka smarža neceļot cauri šim video. Tā kā visi ēdiet sīpolus, ēdiet medu, dzeriet zāļu tējas, tā arī man šeit ir piparmēta tēja. Esmu izdzērusi droši vien kādas 10 krūzes šodien, bet vēl vairāk.
Lūk, un vakaros jau paliek tā diezgan vēsi, nu, lūk, nākamajā reizē tiešām ierakstīšu šo video. Tiešām tā žēl, ka tas pirmais video tā neierakstījās tā pietiekošā īsumā, lai varētu to nosūtīt jums, lai to varētu paskatīties. Bet, nu, ir jau labi, kā ir. Varbūt, ka šajā pirmajā nedēļā, iespējams, ka šajā pirmajā nedēļā es atsūtīšu arī vēl kādu ziņu. Es vienkārši gribēju tikai pateikt visiem, hei, un novēlēt jums visiem fascinējoši, burvīgi, jauki jauno gadu. Un pirmā ziņa, tāda svarīgākā, ko es vēlētos ieteikt un atgādināt visiem, ir domāt gaišas domas un pateikt cilvēkiem to, ko jūs domājat. Tā interesanti, tad, kad cilvēki nonāk kaut kādos nelaimes gadījumos vai notiek kādas katastrofas vai kas, tad pirmais, ko cilvēki parasti dara, viņi zvana saviem tuviniekiem un bija te raidījums par to Amerikā par šo septembra notikumu pirms dažiem, kad tas notika, pirms kādiem 9 gadiem, nu jā. Kā cilvēki zvanījuši bija mājās lai pateiktu, ka viņi mīl savus tuviniekus un savus mīļotos cilvēkus. Un es zinu arī no pieredzes, ka ir tā, ka ja mēs nepasakām, cilvēks aiziet no šīs dzīves, un mēs neesam pateikuši to, ko mēs domājam, to labojot īpaši, tad mūsos rodas šie pārmetums sajūta, vai tas, ka mēs neesam izdarījuši kaut ko mēs varējām izdarīt, kamēr šis cilvēks bija vēl starp mums šajā dzīvē, šajā fiziskā formā. Un tad vēl saņēmu tādu dikti jauku pārsteigumu no kāda no saviem draugiem šajā gadā, pirms kādām pāris nedēļām, man šķiet tas bija. Un tas arī bija tāds ļoti, ļoti jauks pārsteigums ar labiem vārdiem un pozitīvisma pilns. Un es domāju, ka es ticu, ka tas ir tas svarīgākais, ka patiesībā tāds mans dzīves moto vienmēr ir bijis, un es pilnībā ticu, ka tāds tas arī būs līdz manām dzīves beigām, ka svarīgi ir pateikt cilvēkiem to, ko mēs domājam, to labo. Paskatīties uz ikvienu situāciju un ikvienu notikumu, it īpaši uz tiem notikumiem un situācijām, un tiem cilvēkiem, kuri šķiet nav tie pozitīvākie vai kuri nerada šo pozitīvāko enerģiju. Bet ikvienā cilvēkā ir kaut kas pozitīvs un kaut kas jauks. Un svarīgi vienmēr ir atcerēties to, ka mēs jau nezinām, kā mēs justos vai kā mēs rīkotos šī konkrētā cilvēka vietā ar šī cilvēka domāšanu. Un tas man vienmēr palīdz paskatīties uz cilvēkiem un ko viņi dara un kā. Ja es atceros, es vienmēr mēģinu atcerēties to, ka ik viens no mums, mani ieskaitot, ik viens no mums mēs darām to labāko, ko mēs varam izdarīt dotajā brīdī. Un mēs sakām vai saredzām to labāko, ko vien mēs varam, bet mūsos ir šī spēja kaut ko mainīt. Un tad es vēlētos ieteikt ar šo pirmo ziņu, es vēlētos vienkārši ieteikt jums visiem paskatīties uz to labo, saredzēt labo un pateikt cilvēkiem to labo, lai nav pēc tam vēlāk jānožēlo, jo nekad nevar zināt, kas notiksies. Nekad nevar zināt, kas notiksies. Un svarīgi ir cilvēkiem zināt, kā jūs jūtaties, kas ir tas labais, ko jūs par viņiem domājat. Un kādam ir jāsāk to darīt, kādam to ir jāsāk darīt, un man liels prieks, ka ir cilvēki, kas to dara, tīpaši jauni cilvēki, jauni cilvēki, jo tie ir tie, kuros ir lielāka spēja un var dotajā brīdī mainīt kaut ko, un jauni cilvēki ir šeit, lai mainītu veco sistēmu. Un arī cilvēki, kuri jau ir gados, es nebūtu nevēlos teikt, ka viņu spēkos nav neko mainīt. Vienkārši, ja ir runa par šiem indigo bērniem, tad, ir vecās sistēmas ir jāgrauj. Un hei,
kādam tas ir jāsāk darīt. Tad esam tie, kuri sākam to darīt, un es skatos, ka laiks ir pagājis gandrīz 10 minūtes. Paldies visiem, un mēs tiekamies atkal vēlāk!